Čau, čau! Šodien ir meksikāņu gleznotājas Frīdas Kahlo dzimšanas diena, un viņai par godu tāpēc vēlos izveidot kolāžu. Un pirms tam mazliet par gleznotāju pašu. Šī ir Zvaigznes ABC izdota grāmata Heidenes Ereres, kuru no angļu tulkojas Ieva Lešinska, Frīdas Kahlo biogrāfija. Un man šķiet pagājušo gadu ir pārizdot šī grāmata. Uz vāka ir Selma Hajeka, kas tēloja Frīdu filmā Frīda. Un varbūt kaut kur iespējams šo filmu noskatīties. Vēl ir arī dokumentālā filma, man liekas, 3 daļas, ko demonstrēja Latvijas televīzija, bet es nezinu, vai replē ir iespējams redzēt. Tātad šī ļoti bieza grāmata. Frīda Kahlo ir dzimusi 1907. gada 6. jūlijā. Un viņas vecāki, tēvs ir vācietis, tas bija atbraucis uz Meksiku, un māte meksikāniete. Es nevarēšu, protams, visu jālaša tā grāmata ir un izstāstīt, bet, jā, man šķiet, tad viņai bija kādi 6-7 gadi, kad viņai skāra bērnu trieka. Viņai viena kāja bija īsāka par otru, bet viņa jau uz bērnības ir ekspresīva un tāda spītīga. Un tas viņu neatturēja ne no kā. Viņa bija neapturama. Tad vēl tāda traģēdija skāra 1925. gada 17. septembrī, kad viņai bija 18 gadi, kad Mehiko autobusā, ar kuru Frīda brauc mājās no skolas, ietriecās tramvajs. Avārijā jaunā meitene burtiski caurdūra metāla stieņas, viņas mugurkauls bija plīsis, iegunas sašķaidīts un kāja lauzta. Kopš tās dienas līdz pat savai nāvei 29 gadus vēlāk Frīda sadzīvoja ar sāpēm un pastāvīgiem slimības draudiem. Jā, lūk. To vien var apbrīnot. Bet pirms šīs traģēdijas viņa pat nedomāja, ka viņa būs māksliniece. Tā kā viņai bija jāpavada ilgi horizontālā stāvoklī guļas, tad viņa sāka gleznot. Viņas pirmā mīlestība bija viņas skolas biedrs, bet tā neturpinājās. Un tad viņa iemīlējās. Viņai bija 21 gads. Un gleznotājam slavenam jau Meksikas 41. Diego Rivera. Un, jā, Diego Rivera, viņam, man liekas, jau 3 sievas bija bijušas. Vienvārds sakot, ļoti elegants, krāšņš pāris, kuru visa pasaule zināja, neskatoties to, ka nebija tad Instagrams, TikToks, YouTubes. Man liekas, ka Frīda Kahlo būtu izcila influencere. Tātad šī ir laba autobiogrāfija, tad ir arī romāna veidā. Karolīnas Bernāras,
Frīda Kahlo dzīves krāsas. Arī ļoti raiti un saistoši. Labs romāns. Un vēl kaut kas bija latviski. Arī tāds romāns, man šķiet, bet es nevarēju atrast vēl grāmatplauktā, vai kur viņš tur ir nobāzts. Tā, tad šīs ir latviski grāmatiņas. Tad vēl es esmu tā, laikam kaut kā citādā. Tad angliski, ir visādas šāda, arī tādā kompaktā veidā, visas biogrāfija, un šeit ir tie mākslas darbi un fotogrāfijas, man patīk. Šeit man ir atsevišķi viņas gleznas, man liekas, viņas gleznas ir vislabāk. Arī tie autobiogrāfijas grāmatā labi analizētas un izskaidrotas. Ko viņa ar katru gleznu gribējusi pateikt. Tad ir šeit citātiņa Frīdas Kahlo, tāda grāmatiņa. Šeit man arī ir pastkartes ar viņas mākslas darbiem. Šeit viņa pati. Jā, šī ir skaista. Lūk, tad es vēl lasu arī angļu valodā. Šeit ir apkopots mīlestības vēstules, ka ir Diego Rivera. Tāda ir. Tad ir arī bērniem ļoti jaukā veidā angļu valodā par gleznotāju pastāstīts. Šāda un vēl šāda. Un tad pēdējo, ko es varu parādīt, ir arī angļu valodā. Un šī ir tā kā skiču. Šo neesmu izpētījusi vēl, bet ļoti man patīk. Jau. Kā viņa rokraksts. Lūk. Un tad ķeršos pie kolāžu veidošanas. Tā, šeit man ir kolāžu bloknotiņš atkal, kur nav. Tā man ir šeit dažas kolāžas, kuras ir arī video iepriekš pa visām. Lūk. Tā. Tas ir sagatavots, tad ķersimies klāt.
sanāca kolāža. Neko nevaru izskaidrot. Viss vienmēr ir intuitīvi, pēc sajūtām. Es domāju, šī kolāža raksturo Frīdu Kālo. Ļoti patīk šīs sievietes personība, viņas māksla darbi. Viņa spēja caur sāpēm radīt tādus mākslas darbus un dzīvot dzīvi, arī īsu, līdz 47 gadu vecumam. Un, jā, domāju, viņa tā krāšņi dzīvoja. Lūk.